Tā nu sanāk, ka pasaules čempionāts beidzies ne tikai Zviedrijā, bet beidzies arī Zviedriem. Un patiešām šādus pusfinālu pārus Somija, Krievija, Čehija, Slovākija laikam paredzēt bija grūti. Tanī pašā laikā pāris Čehija, Slovākija laikam ar tādu lielu zemtekstu varētu būt. Zemteksts varētu būt, lai gan manā uzturē šis pāris Krievija, Somija vismaz bija kaut kādā līmenī varbūt paredzams. Ja Somi tomēr spēlējot mājās ar amerikāņiem var vinnēt, tad es domāju, tas, ka Slovāki vinnēs kanādieši, tur noteikti neviens neparedzēja. Arī bija grūti iedomāties, kā Zviedris varētu zaudēt Čehiem. Jo Zviedri faktiski ilgu laiku bija kā favorīti. Zinot Čehus, it kā varēja, un tiešām to Čehu stilu cauri gadiem, kas iet, to vēl varēja, ok, tur vēl ir variants it kā, bet tas, ka Slovāki ir šajā kārtā tikuši, tur varianti, man liekas, nevienam nebija. Varbūt kādam Slovākam vienīgais. Izskatījās jau, ka vispār pēdējos gados Slovākijas hokejs ir, ne tādā krīzē, bet pat tādu mazliet lejupslīdošanu. Pilnīgi noteikti lejupslīdošanu. Šis čempionāts vienkārši viņiem ir jauns treneris Vujteks, kurš ir savācis šos Slovākus kopā, kurš ir, laikam, kaut kādā veidā dabūjis ārā no viņiem tādu Slovāku anarhismu. Un kaut kādā vismaz lielā nopietnā līmenī un atpakaļ kādas emocijas ir iekšā. Un, protams, tāds hokejs kā Hara. Ir liels cilvēks, Šatans arī, kas ir kā līderis, kā personība. Jā, ļoti kā personība atdodās katrā spēlē. Ja. Un jaunie puiši velkās tam līdzi. Pelnīt, nepelnīt, Slovāki ir tur, kur viņi ir, jo Kanādu viņi vinnē. Vai kurš bija labāks, kurš sliktāks, tas ir viens, bet rezultāts uz tablo rādīja 4-3. Slovāki vinnē Kanādu un šobrīd viņi spēlē ar Čehiju. Un, manā uzturē šis mačs, jā, viņš būs interesants, bet es tomēr prognozēšu, ka Čehi vinnēs. Somija, Krievija, arī it kā jau favorīts varētu būt Krievija, bet jautājums, cik ilgi līdz svētdienas vakaram Krievija turpinās uzvaru sēriju? No vienas puses favorīts it kā Krievija varbūt, jo viņiem ir tādas lielākas zvaigznes komandā. Bet no otras puses viņiem ir ļoti daudz KHL spēlētāju. Un šie spēlētāji arī zina tos Somijas izlasē esošos KHL spēlētājus. Un, kā saka, Somu KHL spēlētāji zina tos krievus. Un būtībā Somi, tie, kas ir Somijas izlasē, viņi ir labākais aizsargs, salīdzinoši Mēnpē. Ja. Arī tas Hietenens ļoti rezultīvi spēlējuši Krievijas līgā. Tā kā viņiem, es domāju, tādas kaut kādas satraukums un bailes arī nebūs īpašās. Jā, Malkins, kaut kā viņš ir jāaptur. Pastīsimies, kā tas Somijam izdosies, bet šo pāri prognozēt ir grūti. Es pat laikam dotu tomēr šobrīd šajā situācijā Somijam es droši vien dotu savu balsi, jo spēlē viņi mājās, un mēs redzējām, kā viņi mājās spēlē. Ir diezgan lielas diskusijas, gan Latvijas izlases sakarā izvērtušās, gan arī tagad čempionāta gaitā. KHL spēks, kāpēc Rīgas Dinamo ar KHL lūk tā nospēlē un kāpēc, teiksim, Slovāki vai Čehi, kur KHL spēlētāji ir daudz, spēlē tik labi. Varbūt mana versija arī tā, ka Čehi, Slovāki, Somi savās komandās, labās komandās ir vieni no līderiem tur un ir tie, kas to spēli velk tajās komandās. Vai tas ir Omskas Avangard, vai tas ir Mitričs Atlanta? Arī tur Itālijā. Tā ir liela starpība, ka tu tiešām esi vilcējs spēks, ka tu esi rezultīvs. Tā ir nopietna lieta, un tas varbūt tev taisnība, ka tā arī ir. Tas parādās to spēlētāju klasi. Gan runājot par Slovākiem, mēs zinām, ka tur ir daži Nacionālās hokeja līgas spēlētāji un daži spēlētāji, kas tajā KHL ir tādi labi. Ja? Šoreiz zinām, ka Hosam nav bijis pilnīgi necik labs tas čempionāts, bet Radivojevičs ir bijis viens no galvenajiem šo uzvaru kaldinātājiem, īpaši šīs pēdējās uzvaras, kas ir bijis. Radivojevičs met vārdus katrā spēlē. Un tāpat laikā arī Hanzus vārtu priekšā, teicam, darbojās, ja, un Kopeckis tur ļoti, ļoti labs. Tad tas trīnieciņš ir būtībā viss piecinieks, bet ja viņiem nedos spēlēt, tad gan būs grūti. Jā, tā kā jebkurā gadījumā, ja ne tāds, kā mēs cerējām, tad pusfināli pāri tomēr ir interesanti, un tas noteikti sola arī interesanti. Es domāju, intriga pilnīgi noteikti ir, jo Čeha Slovākiem jebkurā gadījumā ir intriga. Un Soma ar Krieviem jau arī tas ir saldais ēdiens, man liekas, Somijā spēlējot īpaši.